Čau, klausītāji! Šajā sērijā par to, kāpēc Šlesaram būtu labāk mācīties Rāmuļu pamatskolā un kāpēc Bruno labāk būtu nemācīties vispār. Labrīt! Mēs varam, jā? Mums visiem? Čau, cēsis! Labrīt! Es nedalīšu tavēju entuziasmu, jo es esmu pamodies vēlāk nekā tu. Jā. Labrīt visiem, labrīt cēsniekiem, labrīt vidzemniekiem, labrīt pārmaiņas pēc arī kurzemniekiem. Sveiciens arī tiem, kas klausās mūsu ārpus Latvijas, īpaši sveiciens tiem, kas ir Īslandē. Čau! Čau! Rīga neguļ, tiem nav jēgas dot sveicienu no rīta. Tieši tā. Klausies, neesam tikušies ārkārtīgi sen. Jā. Es nezinu, man liekas, kad 2-3 nedēļas, kaut kas tam līdzīgs. Tā dzīve saliekas, un tas nav pareizi. Mums vajadzētu nākt šeit kā uz darbu. Tas nozīmē, mums vajadzētu atrast kādu, kas mums maksā algu. Potenciāli algas maksātāji lūdzu viss sarosās, un dodiet mums ziņu, mēs esam pērkami. Mums var maksāt par to, ko mēs nepasakam, jā? Mums maksā par to, ko mēs nesakam, un mēs esam diezgan lēti. Es atzīšos piebilst mūs nopirkt. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi. Nav baigi dārgi. Ir pavasaris. Tu redzi, kas sarkans esmu? Jā, ārprāts. Tu esi tas, par ko brīdināja Latvijas rādio. Neapdomīgais atpūtnieks. Jā. Kurš ir noķēris pirmo sauli. Savukārt, es laicīgi ņēmu šo vērā. Vakardien visu dienu, protams, nodzīvoju pāri un ņēmu šo vērā un biju cepurē. Un jakā. Šodien visdrīzāk būs pa karstu, bet vakardienas nostrādāju. Es kepā un atradu savējo tā, ka viss kārtībā. Mēs kā 1. maijs, mēs bijām uz ūdens, jā, mēs bijām makšķerēt, mēs bijām uz burtnieku. Kāds loms? Viena zivs 10 stundas. Es teiktu, tad jau ir labi. Labrīt. Tā zivs ir sevi atpelnījusi. Jā, tas arī ir ok, ka ir viena vismaz. Vismaz viņa bija, jā. Ja viņa nebūtu bijusi, tad tas būtu bišķiņ bēdīgāk. Bet pasaka, lūdzu, tu noteikti makšķerē visu savu mūžu, vai ne? Kas? Man vienkārši ir interesanti, salīdzinot ar, jo man vienmēr patīk ar makšķerniekiem parunāt. Mhm. Ne tādiem ļoti fiziski agresīviem, protams, jo parasti man patīk pavilkt uz zobu, tā teikt. Labi, Šī hobija pārstāvis, teiksim tā, 10 stundās viens zivs. Tas ir vairāk kā parasti? Nē. Tas ir tā kā parasti. Tas ir ok, jā. Tas ir ļoti labi. Tās pūles viņas atmaksājas. Bet tu esi jau... Es saprotu, tas ir cita veida pasākums. Vienkārši tad nevajag to sakt par makšķerēšanu, to vajag sakt par meditāciju uz ūdens, piemēram. Vai... Jā, es aizbraucu pameditēt uz ūdens, man vienkārši makšķer līdz bija. Jā, ok. Tad viss skaidrs, jo makšķernieku... Mēs neķeram zivs, mēs ķeram vaibus. Jo tā makšķernieku ģilde, cumfte, vai ne? Viņa tāda baigi interesantā. Mafija. Viņa sastāv no ļoti daudz pārsvarā vīriešu kārtas cilvēkiem, kas aizbrauc uz ūdens un tā īsti neko nenoķer. Tas ir viņi visi galvenais ritīgi bēdīgi izskatās. Viņi brauc garām tās labs, viņi bēdīgi. Jā, bet bēdīgi, taču apņēmības pilni, entuziasmu pilni, vai ne? Tas ir līdzīgi kā, es tagad mēģinu iedomāties, kādu es sev varētu piedēvēt kaut kādu tādu profesiju. Teiksim, es filozofs. Es varētu būt filozofs. Es esmu aktīvs, ļoti aktīvs, agresīvs filozofs. Vakar domāju. Es vakar domāju. Ko izdomāju? Nē, 10 stundās nekas man neienāca prātā. Bet es esmu filozofs. Labi. Jā, īstenībā, tas tiešām jautājums. Makšķernieks ir tāpēc, ka tu kaut ko noķer vai tāpēc, ka tu kaut ko dari? Nē, makšķerēt ir process, nav jau tā jānoķer. Jo makšķeri ir bet man tad tu esi zvejnieks tajā momentā, zvejnieks jau. Zvejnieks ir ar zivīm un makšķernieks ir bez. Nē, makšķernieks var būt arī ar, bet makšķernieks ir arī bez. Taču zvejnieks tu nekādu nevar būt, ja tu neko nenoķer. Tieši tā. Ja tu makšķerē ar elektrisko tīklu. Jo man visu laik tādas interesantas pārdomas par šo ir, vai kaut ko izdarot, to es tā darītājs, vai kaut ko darot, to es tā darītājs. Es esmu, piemēram, maiznieks. Es nekad neesmu uzceps ēdam maizi, bet es esmu maiznieks. Labi.
Tas tev liekas loģiski? Jā. Piemēram, Tu esi celtnieks. es esmu maratonu skrējējs. Es nekad vairāk par 500 metriem neesmu noskrējis. Bet es esmu maratonu skrējējs. Nē, nu maratons skrējies, tu esi noskrējis. Labi, tad tu esi tā darītājs tikai tā, ka tu esi kaut ko izdarījis. Mēs esam nonākuši pie tām. Tā tad. Tad es domāju, Tā mums tad, būtu jāpārkvalificē. Mums būtu jāpārkvalificē lielā. Skolotājs. Vo. Šis ir labs. Ui. Šis skolotājiem varētu būt normāls trieciens. Jā. Īpaši slikto rezultātu skolās. Jā. Bet jāatzīst, mums būtu jāskatās. Šis man atgādina vienu interesantu sarunas tematu. Kā vērtēt skolas? Un manā gadījumā viss jautrākais jautājums, protams, ir kā vērtēt sporta nodarbību rezultātu. Tas man personīgi ļoti skaudri tuvs temats, jo Var redzēt? man... Nu jau, zini, kā ir, tev var redzēt. Man jau ir vienalga. Man ir 40, cik gadu 3 jau. Es esmu Man ir pilnīgi vienalga, ka es esmu sportisks tīzls, jo tāpēc, ka bez tūlīt miršu, man ir vienalga. Es esmu kārtīgi pastādājis. Tev vēl pār 10 gadi jāpagaida, ja paveiksies. Bet, katrā ziņā... izdzīvos. Kā? Juj. Mums tā ir normāli, ka mēs tā kā ierakstās, sasitamies pa telefonu. Es nezinu, ka to var. Man ir pāris zvani, kas man bija jāizdara šorīt. Bet tev mikrofonu obligāti jāliek iekšā. Ok. Nē, tad pēc tam. No, lūk. Nu, lūk, tātad jautājums ir par to, ka tātad, vai labās skolas ir labākas par sliktajām skolām? Būtu jāliek paralēlās klases vienai pret otru, un tās, kas uzvar tā dabūt, labu atzīmi, un tā, kas neuzvar tā uz otru gadu paliek. Kaut kāds šās gladiātoru cīņas. Jā. Battle Royale. Kā mēs visi jau esam izlēmuši noskaidrot to, ka kautiņš ir labākais risinājums. Kautiņš praktiski vienmēr ir labākais risinājums. Ne man, bet tiem, kas kaujās. Jā, praktiski tiem, kuriem vienmēr. vajag kaut ko noskaidrot. Un pēc tam, ja vajag, var palūgt man padomu. Bet sākumā ir jāizkaujās. Jā, tu esi padomu devējs. Mēs, te ēsīs, kā zinām, citu veidu konfliktu risinājumu praktiski neeksistē. Bet, nu, lūk, tātad jautājums ir par labajām skolām, sliktām skolām. Un par sporta atzīmēm. Kāpēc man svarīgi sporta atzīmes sports bija? Man šķiet vienīgais priekšmets, kuram man bija nesekmīga atzīme uz manajā vidusskolas atestātu. Tu negāji vienkārši? Vai? Es vienkārši negāju, jā. Es negāju, bet ar loģiski izsecināmo rezultātu. Es negāju un man jau bija jāliek, man tas standarts bija jāizpilda. Jā. Protams, ka es nevarēju nekādā variantā izpildīt. Tāpēc man bija nesekmīgs sports. Bet, nu, lūk, tātad, pie kā es apelēju neveiksmīgi. Kas ir sekojis visam? Slikts skolotājs. Kāpēc negāju sportā? Tev nepatika? Man šausmīgi nepatika. Es vispār negāju uz skolu in general, bet atšķirībā no... Tātad, man bija ļoti interesanti tāda lieta. Es diezgan laicīgi pamanīju savā mūžā, kad cilvēki iet 9 mēnešus uz skolu, un tad piedzimst bērns. Un tad viņi 3 mēnešus atpūšas. Es atklāju to, ka tu vari neiet 11 mēnešus uz skolu un 1 mēnesi pamācīties, ko sauc par pārlikšanas eksāmeniem manā skolā. Jo tāpēc, ka man kaut kā, es nespēju, es atbrīvoju no savējās sloga, savējos klases biedrus jau kaut kādā 7. klasē. Un es iemācījos to, ka, es varu izlasīt grāmatu un nolikt eksāmenu. Nu, lūk, un ar sportu ir neliela problēma. Viņš nepakļaujas šādu veidu mācību procesam. Es nevaru izlasīt fiskultūras grāmatu un dabūt labu atzīmi, kas, diemžēl, man atspēlējās. Un tas es nespēju skolā noturēties. Man visu laiku, man bija pilnas dienas grāmata ar piezīmēm un viss bija slikti. Bet es biju jauks. Ja tu negāji uz skolu, kā tev viņa dienas grāmatā piezīmes ierakstīja? Līdz 7. klasē. Pēc tam man nebija jēgas no dienas grāmatas. Man vecāki ļoti ātri tika ar to galā un vienkārši ignorēja visas zvans no skolas. Un mūsdienās iespējams atņemt no vecākiem aprūpas tiesības. Bet... Jā, šitas tagad neiet cauri. Es šito man māsa vienreiz teica, jo tā interesantā lieta ir tā, ka es aizdomājos par to, kas būs manam bērnam, ja viņš būs tā kā es. Kādam no bērniem. Nu, izstāst, ka vecākais izstāsts būs izsprucis. Salīdzoši sveikā, jaunākais vēl pa jaunu, lai es to varētu noteikt. Bet tas būtu šausmīgi, jo viņi būtu, viņa, es tagad runāšu par jaunāko, viņš būtu ticis ārkārtīgi spēcīgi medicēts. Tas man izraisa ārkārtīgi šausmas, jo es dzīvoju sabiedrībā, kurā pilnīgi normāli būs variants, kurā mans bērns, ja viņš būs tā kā es biju, viņš tiks pakļauts ļoti spēcīgai medikamentozai terapijai, kas ir šausmīgi. Es esmu dzēris tās zāles, man ir diagnoze. Un
Tas ir traki. Es to nenovēlu. Es to galīgi nevienam nenovēlu. Bet visi jau ārstē ar tagad zālēm. Viss, kas agrāk likās normāli, viss tagad tiek dakterēts. Nē, tad nelikās tas normāli. Vienkārši man bija alternatīvas. Es varēju neiet tajā skolā iekšā. Es varēju aiziet uz Vecrīgu un sākt dzert 7. klasē. Un normāli. Un pilnīgi normāli. Lieliski. Bet labi, drusku atpakaļ tātad sportā es nevarēju izlasīt grāmatu un pārlikšanas eksāmenus, jo tur bļaviens izrādās, ka sports ir kaut kas, ko tu dari, kas ir jādara regulāri, ko es neapzinājos, cim redzot, visu savu mūžu. Lūk, un es apelēju pie tā, ka mums vajadzētu, kas līdz sēdiet kopā, man liekas, ar makšķerēšanu un skolotājiem labiem vai sliktiem. Es apelēju pie tā, ka mums jau nevajadzētu skatīties manējo gala spēju. Mums vajadzētu skatīties proporciju tam, kā es esmu uzlabojies, ejot skolā, sportā. Es visu mūžu biju tāds dīvains savā domāšanā, jo tāpēc, ka, padomā, ja skola ir pilna ar tizliņiem, un tu viņus esi iemācījis vienreiz pievilkties, tu esi īstenībā, tu esi viskrutākais skolotājs pasaulē, vai ne? Kamēr, ja tu sporta skolotājs un viss tavējie ir atnākuši, varot pievilkties 50 reizes, un aizgājuši, varot pievilkties 50 reizes, tu īstenībā neko neesi izdarījis kā skolotājs. Ne? Un jā, tas īstenībā ļoti no skolotāja, jo man bija no 7. līdz 9. arī tik reliģiski uz to sportu negāja, tāpēc, ka man bija sporta skolotāja 6 reizes lielāka nekā tu tagad esi platuma ziņā. Mani, tu izmanto no mums diviem, tu izmantoji mani kā salīdzinājumu. Cik reizes lielāka? Un viņa stāv maliņā un bļauj nenormāli un ālējās, un kaut kas viņai tur prasīt, parādēt, piemēram, kas jādara. Un viņa var tikai teorētiski izstāstīt, viņa nevar pakustēties pati. Viņa tā kā es lasīju uz grāmatāju par sportu. Jā, čūska vecā. Un tad tev liek sūdīgas atzīmes un dirš pa kaut kādām šitām te zīmēm. Bet tu saproti, bet Bruno, tu saproti, ka tas cilvēks vienkārši labo kaut kādu savējo iekšējo tas tā kā disonanci ar ārēju palīdzību. Tas tā kā mūzikas skolotāji tie, kur ritīgi dusmīgi auros bērniem, bet vienkārši nebija pietiekami labs, lai tiktu uz skatuves, tagad tu māci citiem. Ir tas teiciens, those who can do, those who can't teach. Šim es nevienmēr piekrītu, bet jo es pats nedzēju, uzņēmējdarbībā. Nē, tad es piekrītu pilnībā. Bet nevienmēr tā ir, taču ir jāsaprot, es mēģinu pavērst vienmēr šo situāciju, ka cilvēks nav slikts, tāpēc, ka viņam ir labi. Jā, bet cilvēks ir slikts, tāpēc, ka viņam slikti ir. Cilvēks mēdz būt labs, tāpēc, ka viņam ir slikti. Cilvēki mēdz būt tieši labi dēļ tā, ka viņiem ir slikti, bet tā loģika tāda, ka tu negribi, lai citi cieši to, ko tu ciet, bet ne visiem tā ir un ne visi to apzinās, un tāpēc es reizēm iesaku skatīties uz to no tādas prizmas, ka vai var to cilvēku pažēlot drusciņu, un ja viņi var drusku pažēlot, tad viņi vajag nedaudz pažēlot. Es tik tā. Tas ir pagājis etaps, nogājis etaps, bet jo drusku pažēlot un drusku pasmieties par to cilvēku apakaļ. Un tajā brīdī, kā es uzskatu, tad tur iespējams kaut kāda terapeitiska vērtība tam visam. Bet labi, tātad tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka skolotājs ir labs, ja viņš rada progresu. Ne tikai, ja viņš rada absolūto rezultātu. Jo, iedomājies, pirmajā ģimnāzijā, vai ne? Padomājam, salīdzinām pirmo ģimnāziju ar Rāmuļu sākam pamatskolu. Pamatskolu, vidusskolu, viņi ir vēl joprojām vidusskolu, vienalga. Nezinu. Tiem, kas nezin... Rāmuļos nebija arī, baigi, tur kaut kas nav, tā kā vajag. Tā nav standarta skola, man liekas. Nē, tā nav arī īpašā skola, bet tiem, kas nezin, es varu izskaidrot situāciju. Tad Rāmuļu vidusskola, Rāmuļu skola ir viss kopā. Mans bērns vienbrīd gāja tur bērnārzā, tur bija visas grupas, bija vienā grupā, kas, man liekas, ir superīgi, tāpēc, ka tur ir gan lielie lopi, kā es viņus saucu, kāda ir tagad man meita, jo tas bija 4 gadus apakaļ, tur ir gan lielie lopi, kur it sevišķi puikas, kas ir pilnīgi nevaldām, gan tur ir pavisam maziņie. Un kaut kādā dīvainā veidā, bet tas strādāja, tāpēc, ka tur drusku pamāca atbildību, vai ne? Kad tu nevari... simulē reāli society. Jā, bet es īstenībā... Kāpēc? Kāds ir iemesls tam, ka bērndārzā viņus nejauc kopā? Šis ir interesanti, šobrīd interesanti uzzināt, jo tas patiešām bija forši, un iemesls, kāpēc mēs tur pārstājām, mēs to bērnu bija tas, ka tas bija fucking 15 kilometri, kas nozīmē, ka katru dienu bija 60 kilometri man jāvelta, lai es bērnu aizvestu uz bērndārzu. Tā kā mēs viņu pārlikām drusku tuvāk mājām, bet lūk, tā ir skola, kur visi kopā. Klases gan, protams, ir atsevišķi. Un tā ir skola, kur nav... Tā nav palīgas skola vai kaut kāda tā īpašā skola, kā viņi tur saucās. Tā nav skola īpašiem bērniem tādā kontekstā. Jā, bet viņi nav tādā kontekstā, ka... Kā tu tā parzāk pasaki? Iedomājies. Un šeit nulle, tā kā disrespekts. Viņa nav tā kā meža skola mums cēsīs. Es nezinu, kas meža skola cēsīs, bet izklausās labi. Bet, tu nezini, kas meža skola? Meža skola gan ir īpašām vajadzībām. Ok. Nē, tātad. Un šeit
es mēģināšu tā kā būt cik vien maz disrespectful es varu būt, un tāpēc, lūdzu, klausītāji, esat ar mani šajā, jā? Nesanāks, es jau zinu. Lūdzu, klausītāji, esat šajā ar mani. Tātad, un iespējams, ka es arī drusku par šo pārspīlēju, bet tātad, iedomājamies, tātad ir kaut kāda veida novilkt robežu, zem kuras ir bērni ar īpašām vajadzībām. Tātad tie bērni, kas ir zem tās robežas, viņi, būdami ar īpašām vajadzībām, viņiem uzreiz atšķiras valsts attieksme pret viņiem. Tātad tur uzreiz ir, ja ir spēcīgi tur attīstības traucējumi, tad tur ir kaut kāds palīgs, un tad viņiem ir īpašas tur izglītības programmas. Jā, bezmaksas biļetes. Zodārs. Come on, un man jāmaksā 8 eiro. Tu uz Rīgā jātiek, bet tas ir dārgāk krietni nekā Zodārs. Nu jā, un viņi vispār... Viņam arī biļetes iespējams. Nu jā. Tu apskaut bērnus ar īpašām vajadzībām. Nē. Ok, mēs esam labā līmenī nonākuši. Es uzskatu to, ka mēs varam visu to dot latviešiem, tīrajiem, tas jau tā kā trešais reiks. Tīrajiem latviešiem, bet ne citiem, ja? Visiem, visu lētāk. Anyways. Es gribu uz fucking Zodāru, saprot? Un man tagad autobusu izmaksā, teiksim, Pitaku vilciens izmaksā Pitaku, kas jau ir 6, autobusi ir 6, jā. Bet, what the fuck? Es aizbrauktu uz Rīgu apstīties žirafs, man tas ir 30 eiro šitā te. Bērniem ir īpašiem vajadzībām. Kundziņš atradies, žirafs brauks skatīties. Divīts. Pirmkārt, viņas ir praktiski viss apmirušas. Es tev uzreiz varu teikt, tur nav vairs ko redzēt. Ja, varbūt ir jaunas, es nezinu. Ja domāju, viņas no vecuma ir nomirušas. Es atceros, kā viņas bļāviens atved. Ja domāju, kā tu zini, ka tu esi vecs. Žirafs no vecuma nomirst tavs dzīves laikā. Tu biji ziloņi. Nē, loģiski, ka tu biji. Viņš viņam kā atved. Protams, ka es biju, ka bija ziloņi vecīt. Es biju cara laikā dzīve. Nē, es tiešām biju, ka bija ziloņi. Es biju vēl tā, ka bija tas, jā, nu. Tev ir mājās fotoalbumā bildīt ziloņiem no Zodāras? Stulbi to tā... Esam uz nākamo tā kā fotoalbumu. Stulbi to tā teikt, bet atkal jau parādās atšķirības vecumā. es biju klāt tajā brīdī, ka bija ziloņi, bet vēl nebija beigdots fotoaparātu. Tātad man nav fotoalbuma bildīt ar ziloņiem, jo nebija, kurš viņu nofočē. Vai tev ir kāds uzzīmējis tev? Man salas sienā ir gravējums. Nē, tiešām īstenībā, es tagad tā sāku domāt, no tās dzīves nav beigdots pierādījums, nebija fotoaparātu. Bet, jo tas jau bija padomu laiku. Nav tā, ka nebija fotoaparātu, vienkārši, bija filmiņas un viss kaut kas tāds, un nebija. Un īstenībā man tādā ziņā jaunība ir labi, jo tāpēc, ka arī tad nebija digitāla fotoaparāta, un viss tas stulbības, kas mūsdienās tiek fotografēts par laimi. Jā, nafik. Tāpēc mums ir savā ziņā tāds maziņš noteikums, tā kā mums kaut kāds lielāks pasākums notiek, kur sanāk vairāk cilvēku. Tas telefons nafik. Precīzi. Telefonu jāatstāj pie ieejas speciālā kabatiņā. Absolūti, tā vienkārši nav nepieciešamība šilktiņā ārā. Tieši tā. Pagaid, mums ir jātiek tagad apakaļ kāds 8 sarunas. Tātad. Par Rāmuļu skolu. Es atcerēšos par Rāmuļu skolu. Tātad ir zem tās robežas, valsts sniedz visu kaut kāds atlaides. Ja tu vēlies, tu vari, protams, iestāties tajā pulciņā, bet viss cilvēks tev šķības skatīsies. Jo es ticu, ka... Nē, tātad, Bruno, būsim realistiski. Tu esi cilvēks ar īpašām vajadzībām. Es par to vispār nevienu sekundi nešaubos savā dzīvē. Bet jautājums, vai valstī vajadzētu tev īpaši kaut kā palīdzēt, tas ir jautājums. Jebkurā gadījumā. Cenas augsts, tas viss ir skaidrs. Bet, lūk, tātad Rāmuļu skola, tātad, te mums ir tie cilvēki, kur ir zem tās robežas, kuri tiek klasificēti kā cilvēki ar īpašām vajadzībām. Jā. Un te mums ir vispārējie bērni. Jebšu tu. Es vairs neesmu bērns, bet, jebšu tu. Un tātad iedomājamies, ka te tāda garoziņa sedz to apakaļējo to robežiņu, vai ne? Kas ir gandrīz, bet ne pilnībā iekšā īpašo vajadzību, tā kā tajā statusā. Lūk, un tā ir Rāmuļu pamatskola. Nē, un atkal, bez disrespekta vispār, jo tāpēc, ka tas nav mans novērojums, jo tāpēc, ka tur, pilnīgi normāli bērni, tā kā visur citur, bet tas ir tas, ko runā cēsīs, vai ne? Un tas ir tas, kā dara cēsīs. Tātad, ja tavs bērns ir izmests no pārējām skolām, bet balstī ir obligātā vidējā izglītība, apsveicu, tavs bērns ir Rāmuļu pamatskolā. Un tagad, lūdzu, atpakaļ pie iepriekšējās sarunas, tagad salīdzinam, lūdzu. Skolotāji Rāmuļu pamatskolā un skolotāji pirmajā ģimnāzijā. Kurš ir labāks skolotājs? Rāmuļu. Redzi, un tā ir tā interesantā lieta. Nē, šī nav viennozīmīga atbilde. Šis ir retorisks jautājums. Viņš tiek galā ar sarežģītākām lietām. Viņš tiek galā ar fucking... Viņiem tur ir 2 lietas, 3 lietas. Viņiem ir šitie nenormāli gudrie čoki, viņiem ir pilnīgi visi narkobaroni un bumbu threati katru dienu. Tas ir viss, kas viņiem jātiek galā. Man liekas, ir tikus... Nē, kas tur bija vaļā, 2. vai 3. No bagātnieku bērniem, man šķiet, bet nē, kaujās jau viņi, man liekas. Bagātie bērni, viņi tikus vaļā?
Nu, Beidzot sākas šaut nost. Nē, man liekas, ka pirmajā ģimnāzijā ir specifiski. Man liekas, ka pirmā ģimnāzija konkrēti ir izņēmums. Bet labi, paskatīsimies vienalga uz 49. Es gāju 50. piemēram, bet Cik tur viņas ir? no nopelniem, viņas daudz, bet no nopelniem, nedēļu nopelniem es tur dzīvoju. Tāpēc man apkārt bija ļoti cilvēki. Nē, labi, tas bija 90. sākums, tad jau vēl nebija tik izteikta tā stratifikācija. Tur bija Gerkens un ko, ne? Nē, manajā skolā, laikam, politiķu skola, kaudzi pabeiguši, Zatlers pabeidzis un kaut kaudzi ar ministriem bija pabeiguši. Es nesakošu līdz, bet jebkurā gadījumā tātad tas Rāmuļu skolas skolotājs, viņš dabona iet cauri, tā kā ellei, un ja viņš izdabona to bērnu laukā kaut cik jēdzīgā dzīvē, normālā atzīmē, es uzskatu, ka viņš galīgi nav sliktāks skolotājs par matemātiskās analīzes skolotāju. Piemēram, pirmajā ģimnāzijā ir cita štelle, protams. Tas ir ekscelents skolotājs. Viņam ir jāpaņem labie un jāuztais vienkārši jānopulē. Viņam jāpaņem un jānopulē tas bērns, lai viņš atspīd sauli, vai ne? Kamēr Rāmuļos... Es neizmantošu salīdzinājumu, kas man nāk prātā, bet, teiksim tā, viņi nestrādā ar dimantiem. Viņiem tur ir nopietnāks tas izaicinājums. Nu, lūk, un tad ir jautājums. Kāpēc mums šķiet, ka tie pirmās ģimnāzijas skolotāji ir tā kā svarīgāki un labāki skolotāji? Man liekas, tā teicu. Zini, kā ir? Es teiktu tā, nosvičojam 1 gadu. Iedodam pirmo ģimnāziju Rāmuļiem. Un atvedam pirmās ģimnāzijas skolotājs šeit. Es domāju, tur būtu pašnāvības, iespējams. Un atkal, protams, kad var vainot visu, var vainot vecākus, un var vainot sistēmas, un var vainot kaut ko, bet tā realitāte ir tāda, kāda viņi ir. Un tas, man liekas, vienkārši, tā kā jauki. Nu, lūk, un atgriežos pie makšķerēšanas. Nē, bet tā skolotāja vērtēšana arī vienā, tu vari teikt labs vai slikts skolotājs, bet vienā momentā tas pāriet nevis par to cirkumstancu, bet par reāli arī pašu skolotāju tajā momentā, kad tas ir augstskolā. Jo tas matemātikas skolotājs, kas man 11. klasē, viņam viņam ir dirsā, tur viņam jātiek galā ar pašu klasi un vispārējais. Viņš varētu arī, būt labākais skolotājs pasaulē, bet viņš netiek galā, tāpēc, ka viņš kaut kādos Rāmuļos, piemēram, māc, vai ne? Bet augstskolā tev nav iemesla būt sūdīgam skolotājam. Bet tagad jāpiebilst augstskolā, tev nav iemesla būt sūdīgam studentam. Nē, tas ir brīvprātīgi štēle. Jā, bet tu jau, loģiski, tu vari sēdēt un mācīties pats, bet ja tev pasniedzējs negrib darīt to, ko viņš negrib darīt. Tātad, tu runā šobrīd par profesionālo izglītību, nevis par akadēmisku. Jā, tāpēc, ka es atcerējos, man ienāca prātā, man bija matemātikas skolotājs ar TU, kurš bija vecs pīmpis, un man absolūti nepatika. Lūk, tātad, un te ļoti, ļoti svarīga lieta, ko ņemt vērā. Valstī ir svarīgi, lai mēs visi būtu vērtīgi ieguldītāji tautsaimniecībā. Atcīmredzot, kā es tur šobrīd skatos, tur politika ne caur uzņēmējdarbību, bet strādājot svešiem uzņēmējiem, bet vienalga, neiegrimsim politiskās diskusijās. Tātad valstī ir svarīgi, lai tu būtu labs pienesums tautsaimniecībai. Tīri tehniski tu būsi labs pienesums tautsaimniecībai arī cērtot kokus mežā. Un te piebildi, šis drusku svarīgs temats, bet man ir svarīgi, lai tu kā jaunietis to saproti, un varbūt jaunieši, kas klausās. Tātad mēs ejam tikai uz normālu akadēmisko vidi, bet normālā akadēmiskajā vidē pasniedzējam universitātē ir ar pasniegšanu jānodarbojas kā ar paralēlu lietu tai akadēmiskajai darbībai, ko viņš dara. Un tas ir normāli pasaulē tāda praksa, un tāpēc pasniedzējs var būt vislielākais krāns, kāds vien tehniski, vien fiziski ir iespējams, viņš varētu atnākt, viņš nevarētu atnākt un nogulēt. Bet nē, īstenībā, ja viņš ir, angliski ir nosaukums, es tagad neatcerēšos ātrumā tātad šo vārdu, bet tātad, ja viņš ir iekšā universitātē kā akadēmiskais spēks, viņu tur ir baigi man tas vārds būs jāmeklē, tad kā viņš saucās, bet viņu nevar atlaist, viņu nevar izdarīt, viņš tur ir iespējams uz mūžu, un viņš dara tur akadēmisku darbu. Viņš var būt ļauns pret skolēniem, pret studentiem, viņš var būt pilnīgi, tam nav nozīmes. Tā doma ir par to, ka cilvēki savācas uz universitāti kā uz akadēmisku darbu darošu vietu, kurā ir cilvēki, kas dara akadēmisku darbu un mēģina no viņiem mācīties. Vai viņi var mācīt, vai nevar mācīt, tas ir drusciņi sekundāri. Es nebiju iedomājies par augstskolām tādā veidā. Jā, jo tāpēc, ka mēs Latvijā neredzam tīru akadēmisku darbu kā vispār kaut ko. Mēs redzam augstskolas kā profesionālās pilnveidošanās vietas, kā tam nevajadzētu vispār būt. Tas nav vispār ar to saistīts. Vecākās universitātes pasaulē un labākās universitātes pasaulē ir saistītas ar
Akadēmiskā darba darīšana. Tātad viņas veicina zinātnes virzību uz priekšu atbilstošajās jomās, kurās tad viņas ir specializējušās. Un tā zinātne virzās uz priekšu, nevis tie cilvēki virzās uz priekšu. Un tajā brīdī tev nav jāpatīk tam pasniedzējiem. Latvijā atkal jau mums izpratni par akadēmisko pasauli ir drusku samocīta, bet atkal... Latvijā mēs nenodalām profesionālo no akadēmiskās izglītības. Mēs it kā viņu nodalām uz papīra, bet realitātē mēs viņu nenodalām. Realitātē būtu jābūt pamatīgai atšķirībai. Tātad, ja tevi māca būt par aroda meistaru, tur jābūt labam pasniedzējiem, kurš tev labi var iemācīt tās lietas, kurš tev var izskaidrot, kā būt par labu maizes cepēju. Mhm. Bet, ja tu ej abstraktā vietā, kurā tavs darbs būs saistīts ar zinātnes virzīšanu uz priekšu, tātad publikācijām, zinātnisko darbu, pētījumiem, izpēti. Bet vai tas Bet arī maģistrs un doktorantūra tieši tam arī paredzēta? Drusku tā mēs virzamies, jā. Ka mums šobrīd tāda situācija. Mēs drusku tā virzamies. Akadēmisko, tad te kļūst doktors, un tad tu esi tas pīms, kas sēž augstskolā un raksta kaut kādu. Te jāsaka, tieksme pēc augstākās izglītības pasaulē. Tātad mēs aizvien vairāk ejam uz zināšanām, nevis uz iemaņām. Zināšana arī tehniski ir iemaņa, jo arī zināt ir jāmācās. Tas ir ļoti interesants koncepts, bet pasaulē arī drusku šobrīd ar to iet kaut kur tādā dīvainā virzienā ar visu to amerikāņu izglītību. Bet par laimē mēs esam Eiropā, uz Ameriku, mums vispār nav jāstāsta un aizmirstam par to. Tā, ka jā, tev nav jāpatīk. Bet labam skolotājiem ir jāvar iemācīt. Nevis jāvar ir dabūt darbs labāko skolnieku skolā. Un atgriežas pavisam apakaļ pie mūsu oriģinālās sarunas. Varbūt, ka par makšķernieku mēs varētu saukt, par labu makšķernieku var saukt to, kas sākumā bija sūdīgs makšķernieks, bet kļūst drusku labāks. Tātad, ja tu pirms tam biji uz ezera 10 stundas un nenoķeri nevienu zivi, bet tagad tu esi 10 stundas uz ezeru un noķeri vienu zivi, tu esi makšķernieks. Pirms tam es teikšu, tu esi Bruno makšķernieks. Ezera malā. Bez laivas es nebiju laivā, pirms tam iesēdies. Un tagad es esmu jau iesēdies laivā, es jau esmu bišķiņ jau karūtāks makšķernieks. Saka, man lūdzu, es nemāku slidot, bet nopērku hokeja ekipējumu, es esmu hokejists. Nē. Viss kārtībā, es jau sapratu cienīties. Jā, labi. Jūsu zobārstam drīz būs jauni darbi. Labi. Forši, kas vēl ir jauns vispār, jo mēs esam aizrunājuši drusku. Nē, piedošana, šis ir par aizrunāšanos. Viss kārtībā, turpinam. Tas, jāis ir visur. Negācija centrāli ir atnācis pavasaris, un reizē ar pavasari ir atnākuši arī šitie politiskās aģitācijas reklāmisti, un viens no tiem ir Lodē, Šlesers, ir AI fucking billboard uzlicis. Piedošana, es ne jau tikai lodēs. Nē, viņš visur ir. Vienkārši viņš ir izvēlējies lodi kā to vietu, kur... Cēsīs vienkārši vispārējie nopirkt, kur es pa ceļam braukāju, kur es varēju pamanīt. Tiem cilvēkiem, kas brauc pa P20 šosei. Pacelsim Latviju, un tur ir AI vilciens, tur ak, Dievs. Zini, tā kā Omas liek Facebookā iekšā, šodien forši puķītis iesēja, viņš tur nofočējušās, un viņam tur waterfalls, un tas ir Šleseram. Čūskulēns. Nesaistīti, parādīšu fototātos. Nē, es redzēju to bildi. Kuru? Es nezinu, ja tu man rādīsi to plakātu, tad es viņu esmu redītā redzējis. Kas ir interesanti, mans Shadowbands iespējams, kad netraucē man lietot reditu. es nezinu, kāds ir iespējams. Kā es ar Šleseru ģitāru spēlēju? Apsveic. Ejai. Publicējam. Nē, kur mēs to neliekam. Es tieši gribēju teikt, darbie cilvēki, jūs uzmanīgi rīkojaties bet jāpiebilst, man Bruno tikko parādīja bildi, kurā viņš spēlē ģitāru ar Aināru Šleseru. Jā. Nē, te mums ir, es ļoti gribētu, lai mēs izdaram to Karalis ir Kails gājienu drusku ātrāk pirms amerikāņi, tā teikt, pirms tās fāzes, ka mēs nokļūstam vietā, kur šobrīd atrodas amerikāņi. Tātad cilvēki... Kas ir Kails? What? Ir tāda pasaka par to, ka Karalis ir Kails. Es neesmu. Tiešām, jā, nezinu šo. Šis ir ļoti interesanti lieta. Tātad, es nepastāstīšu to konkrēto pasaku, bet tā ideja tur ir tāda. Laiks ir. Dārgie bērni, reiz senos laikos. Mēs varētu mēs atgriezīsimies pie šī, jo ieliekam šeit komatu. Jā. Vāks. Tātad mana svarīgākā ziņa. Nav man personīgā ziņa. Man šautauts. No. Pasaulē ir par vienu Bruno vairāk. Šautauts Bruno nullem. Nē, maniem draugiem piedzima bērns. Nosauc viņu par Bruno. Es nevarēju atrunāt. Bravo! Es nevarēju viņu atrunāt. Super! Paldies jums liels. Es zinu, ka tas ir dēļ manis, nevis dēļ Bruno Marsa vai kāda cita cilvēka. Bļāviens, ir taču vēl Bruno. Jā, īstenībā ļoti daudz. Un bija pagad tas Bruno simtgadnieks mūsu vietējais, vai ne? Jā, bet es īstenībā zinu arī vairāk suņus Bruno, nekā es zinu cilvēkus Bruno. Jā, tas tāds izteiktiem suņiem vārds. Jā? Sākumā. Sākumā.
Nu, es tāds, tāpēc, kad mums ir nelokām galotni. Mums ir Jā. Mums ir kā. Tā kā jā, un uzvārds 0 viņam ir tā, ka Tom Aiga, sveicien, Toms ir mūsu aktīvs klausītājs, un starp citu, jā. Krūts uzvārds. Jā. Wow. Bet nu tad tev būs jāprecās ar viņu meitu Helgu, iespējams. Jā. Bet jā, apsveicu un iespējams. daudz baldu. Pieņem. Nu, ja tu viņai iepatiksies, ko es jau neesmu savedējis. Jūs šķirnieki 18 gadi, kas īstenībā, ja tev būs 60, ja tev būs 60, tas nav vispār nekas. Jā, nu pie 60. Nu, viņai būs 48, bet tev būs jāpārņem viņas uzvārdu. Tā kā jā. Es īstenībā esmu noskaidrojis, ka vārdu tu vari mainīt šur tur it nekur krodziņā uz galda. Tev pilnīgi vienalga, bet... Atgriežoties pie Šlesera, viņš noliek uzvārdu. Uzvārdu tu vari mainīt tikai dzimtēs kaut kādā tur 3. paudzē, tālāk nevar iet. Kāds ir uz apakaļ? Nu, tu vari uzvārdu ņemt tikai, vai aprecoties ar kādu, vai ejot sev pat to dzimtes koku apakaļ. Kā tu Šlesers nomainīt tos uzvārdu? Viņš maina sievas laikam uzvārdu. Ne? Viņš maina sievas uzvārdu? Man liekas, ka Šlesers mainīt uzvārdu. Gejs. Ok, tu tikko aizvainoji diezgan daudz gejs, man liekas, šajā valstī. Bet labi, tātad jā, priekā par jauno piedzimšanu, lai spēcīgi nervi un... Jā, good luck. Mēs esam trāki. Good luck. Bet nu lūk, tātad atpakaļ. Dargie cilvēki, padomājiet, lūdzu uzmanīgi, ar ko jūs dalāties sociālos mēdījos, tāpēc, kad lai cik tas stulbi neliktos, stulbu cilvēku ir daudz. Un 2 no viņiem sēž šeit. Jā. Mēs un esam filmas stulbs, vēl stulbāks galvenie varoņi. Un viens no viņiem sēž jūsu pašu galvās. Jūsu galvās 2 vilki, viens ir stulbs, otrs stulbs, jūs esat stulbs. Tā ir laba mēma. Tā ir ļoti laba mēma. Bet nu jā, un padomājam, lūdzu, kāpēc mums ir jākļūst par oratoriem, svešiem politiskiem spēkiem. Nu lūk, tātad senos laikos dzīvoja karalis. Dzīvoja karalis, kurš bija ārkārtīgi pašlepns karalis. Viņš viņam patika lielīties. Es pārfrāzēju šo pasaku, jo es pēdējo esmu lasījis 200 gadus atpakaļ, bet un viņam patika ļoti, un viņš ļoti lielījās ar visu, kas viņam ir, un viņš gāja parādēs, ļoti krāšņās parādēs, un viņš gribēja uztaisīt vislabāko tērpu, kāds pasaulē ir bijis, un viņš sasauca visus slavenākos drēbniekus no visas pasaules, un viņi nāca, un viņam taisīja no zīda, un no kāmja ādas, un no Bruno, izbāsts Bruno tika uzvilkts mugurā tam karalim, bet karalim kā nepatika, jo viņš redzēja līdzīgus tērpus citiem karaļiem, un tad atnāca viens ļoti viltīgs drēbnieks. Ne viltīgs. Labs, mistisks drēbnieks. Un pateica, karali, es jums varu uztaisīt tādu tērpu, kāds nav bijis nekad nevienam. Tas būs vislabākais tērps, kāds ir jebkad eksistējis vislabākajā. Tas ir vislabāk. Karalis saka, šis manī interesēja, kas pa tērpu. Tas, manu karali, ir neredzams tērps. Es jums uztaisīšu neredzamu tērpu. No paša kosmosa stīgu teorijas stīgām es viņu jums uzaudīšu, un viņš būs viss. Un karalis domā, šis varētu būt ok, bet karalis vien pierēzis ir tirāns, viņš ir autokrāts, vai ne? Un viņam šuj to tērpu, un viņš saviem pavalstniekiem, saviem ministriem prasa, kā jums liekas šis tērps. Un ministri ir nobijušies no karaļa, un viņi saka, karali, tas tērps sāk izskatīties aizvien fenomenālāk. Šis tērps sāk izskatīties pēc kaut kā, dārgais karali. Šis iespējams ir visfenomenālākais tērps, kāds ir eksistējis visā pasaulē. Un karalis saka, jā, šis tērps šim tērpam būs būt. Un drēbnieks šuj un tik tērē naudu, ko viņam dod, un vāc aizvien vairāk naudu, un tik šuj, un tik tērē, un tik šuj. Un vien dienu viņš saka, karali, tērps ir gatavs. Karalis arī konsultējas pāriem. Cilvēki ģīpst karaļa priekšā pie šī tērpa. Cilvēki vispār ir pazaudējuši prātu, skatoties uz to tērpu. Viņi saka, ārprāts šis tērps, iespējams, ka viņš ir pārāk spilgs, lai viņš skatītos. Viņš vienkārši ir pilnīgi izkausē prātu. Karalis saka, taisīsim parādi. Iespējams, ka šis ir brīdis, kad man pateikt, ka es esmu vislabākais cilvēks visā šajā laika telpā, visās šajās 3-4 dimensijās neviens nav bijis pārāks par mani, tāpēc, ka man ir šis tērps. Un uztais parādu tādu, kādu nekad nav redzēt visā pasaulē. Viņš apsteigā pasauli, plānojas ir apsteigāt pasauli apkārt 4 reizes.
Un visi ministri ir ārprāts kāds tērps, reklāmas, Facebookā vienkārši ārprāts tērpa parāde, dārgie cilvēki. Šis ir kaut kas nekad mēs esam visspēcīgākā tauta uz pasaules. Mums ir šis tērps, un mēs esam ar šo tērpu mēs esam izmainījuši laiktelpu. Nu, lūk, sākās tas gājiens, un visi pielūdz to karali, kas būtībā reāli vienkārši ir pliku krānu izgājis laukā vai ne uz lielā šitā flota. Visi ministri pielūdz, visi ārprāts karalis, šis ir vienkārši. Un cilvēks skatās un nevar saprast, laikam jau, jā, ir tas tā, jā, un cilvēki pavēlkās, jā, tērps, šis ir labākais tērps, cilvēki vienkārši saka, mēs Latvija, šis Tas tērps. Latvijā jau notiek. Šis tērps mūs izglābs, visus mūs izglābs, man ir jātaisa operācija, dārgais karali, bet tavs tērps man ir izārstējis, dārgais karali. Nu, lūk, un šāds hypes notiek, vai ne, un tas karalis staigā, un cilvēki, jā, tērps, mūsu glābiņš, karalim ir tērps. Un viens cilvēks stāv un skatās, Bruno sauksim viņu. Bruno stāv un skatās, un saka, klausies, viņš nav pliks, tas karalis. Un aizvien vairāk cilvēku tā kā šajā gājienā sāk klausīt, jo tā ziņa ceļo ātrāk par to kolonu, vai ne? Un tad cilvēks saka, bet jā, viņš vienkārši fucking pliks. Viņš laikam mūs uzskata par idiotiem, vai ne? Nē, no acīm redzot. Vai viņš pats sevi uzskata par Kas vispār notiek? What the fuck? Kas notiek? Pēkšņi cilvēkos ir apjukums. Un cilvēks saprot, nē, klausies. Šitā bija stulbināšana augstākajā mērogā. Un cilvēki paņem un apēd viņu pusdienās. Nu, tas tam beigām nav nozīmes, bet es ceru, ka karalis sagaidīja ļoti sliktu galu, teiksim tā. Varētu ar tavu balsi pieanimēt šo visu pasākumu. Ja kāds vēlās, lūdzu. Oh my God. Nu, lūk, un tā tad, un šī ir patiešām sena pasaka, kur parāda to vājprātu, kurā mēs šobrīd drusciņi atrodamies. Šis ir foršs jautrs vājprāts, protams, bet tas nemaina to, ka tas ir vājprāts. Un tas ir drusku tas, ko es redzu ar Šleseru, un tas nenozīmē, un atkal jau, tas nenozīmē, ka kaut kam, ko viņš saka, nav jēga. Protams, ka tam, ko viņš saka, ir kaut kāda jēga, bet vai tiešām viņš ir labākais no tiem, kas šo saka, vai tiešām neviens cits šo nesaka, jo, domājot, piemēram, par to pašu uzņēmējdarbības atbalstīšanu, bla, bet, protams, ka atkal jau, kāpēc Šleserā, kā mēs tikām pie tā, kāpēc Trump, mēs varam par šito runāt. Stop, dārgie cilvēki, es šeit neaģitēju. Balsojot par Šleseru, viss ir kārtībā. Un atkal es palikšu pie tā, ko mēs te runājam kaut kādu pusgadu apakaļ. Šlesers nieks īstenībā, ej un balso par Šleseru. Ja tu pa zaļajiem zemniekiem balsos, tad es pat tev domāšu sliktāk. Jo kad viņi ir tā kā pilnīgi, tā kā amorfa masa, tā kā viņi tā kā... Es bez jokiem saku, tātad es par tevi domāšu sliktāk, ja tu nobalsos par zaļajiem zemniekiem. Ja tu nobalsos par Šleseru, es par tavu kognitīvo funkciju kaut ko sākšu uzskatīt. Man jau sāk palikt interesanti, ka moška, fuck it, nobalsojam. Lai zog. Moška viņš izdarīs kaut ko. Nē, tā tad stop. Un te man laikam atkal jau man jāiešpricē drusku dzīves pieredze šajā visā. Es taču esmu bijis, tā kā viņš bija pie varas. Valsts jau nebeidz eksistēt. Zin tāds South Park sērija, vai ne? Kas notiks, ja vinnēs tur Obama vai ja vinnēs kas? Un ka vinnē otrs un viss, un cilvēki ir miruši uz ielas. Tur būs atkal tur kaut kādas lietas, ka tur apzakt rīnu satiksmi un kas. Bet mēs jau ar kaut kad Kristapu vienu no viesiem 18. epizodē, viņš bija pie mums, ja tu atceries. Kā tu viņus atceries pēc kārtas? Es nesaprotu. Tāpēc, ka es zinu saturu. Es īstenībā ļoti labi ciparus atceros. Tu labi atceries ciparus, bet kāpēc? Bet kur ir pazudušas visas sērijas, pasaka man lūdzu? Mēs šeit runājam šobrīd tukšumā, ja? Mēs negluži runājam tukšumā, es arī paskaidrošu sērijas beigās. Labi, kas pēc tam? Arī klausītājiem, jo šī sērija būs tā, kas būs... Kura pirms iznāks tās sērijas, kas... Kas viņam noticis ir? Tur bišķiņa situācija radusies. Ir radusies situācija apusē. Mēs ar Kristapu... Es arī atceros savus kartes ciparus no galvas. Es vienu brīdi arī savu bankas kontu no galvas zināju, visu to garo penteru. Nolādātā. Bet es nezinu absolūti nevienu cilvēku telefonu numuru no galvas. Labi, tas ir jūs paudzēt, tas ir normāli. Tie 8 cipari man piedirs. Labi. Par ko mēs runājam? Par Kristapu. Ka mēs viņu runājām par to, ka, lai dara. Liekam to Šleseru. Nē. Tātad, tātad, tu esi... Zāk tev viņš zaks, bet viņš izdarīs kaut ko. Politiski tu esi ēzelis, ja tu tā domā. Protams, absolūti. Un tas ir ārkārtīgi izdevīgi viņam, ka tu tā domā. Un atkal jau, tātad balsot vajag nevis, kad, lai taču viņš ir,
Es nesaprotu, kas tā ir paaudzināšana. Nav jābalso, lai taču viņš ir. Tev ir jābalso par kaut ko, par ko tu gribi balsot. Jo šitais, lai taču viņš ir, tas ir diezgan normāli daļa no elektorāta. Nē. Tev jau nevajag, kā saka, viņš jau ir tikai cilvēks, un būsim pavisam reāli, viņš jau grib, lai valstī ir labāk. Viņš vienkārši to redz caur pašlabumu prizmu. Nav jau, viss jau ir kārtībā, nav jau nebeigsies jau pasauli. Viņš taču ir ievēlēts galā Saeimas deputāts, viņš ir Tautssaimniecības komisijas biedrs, nav jau, nevajag būvēt kaut kādu traģēdiju no šī. Atkal jau, Šlesers valdībā būs paredzams. Lietās, kuras es absolūti neatbalstu, bet paredzams. Atkal jau atšķirībā no zaļiem zemniekiem. Jo tāpēc, ka tas ir vāks, nedrīkst būt tāda politika, kāda viņi nodarbojas. Bet tādā ziņā Šlesis jau, kādu saka, ja tu esi tech bro, vai ne, piemēram. Es varu saprast, kāpēc tu balso par Šleseru. Jo tāpēc, ka viņš apsola likvidēt jebkādu veidu regulējumus, piemēram. Atkal tas ir labi vai slikti, mēs jau te varam, mēs te varam daudz diskutēt, vai ne, bet... Viņš apsola kaut ko likvidēt? Kāds regulējums? Ir te mums te pārmest par to, ka mēs mākslīgo intelektu neļaujam savelkot šo kopā. Mēs mākslīgo intelektu neļaujam attīstīt Latvijā. Un tagad iedomājamies, jo tāpēc, ka mēs uzliekam regulējumus, kas ir līdzīgi tur Eiropas Savienības kaut kādām tur direktīvām. Ne, direktīva laikam ir noteikums, bet tad ir kaut kādi ieteikumi, ka mums šeit vajadzētu taisīt AI, tā kā investīciju meku. Un šajā gadījumā tas viņa AI plakāts ļoti labi strādā uz šīm auditorijām, tāpēc, ka, ja tā padomā, vai ne? Mēs varētu uztaisīt, viņa viedoklis es pieņemu, mēs varētu uztaisīt vēl labāku AI plakātu priekš Šlesera, ja Šlesers būtu pie varas, vai ne? Un tad tas AI būtu foršāks un konkrētāks, un es zinu, un tā svarīgā lieta ir saglabāt to skaidro saprātu šajā visā. Es nodedzināšu visus tos paklājus. Paklājus? Plakāts. Šis bija Freudian slip, vai ne? Normāli. Nē, atkal jau, tātad, dārgie cilvēki, lūdzu padomājam, nebalsojam par cilvēku, tikai tāpēc, ka taču viņš ir. Nekas nenotiks, kad viņi iebalsos. Viss būs normāli, vienkārši lūdzu balsojam par kaut ko. Balsojam par mani. Balsojam, jā. Bet pagaidām, mēs drīkstam bet mēs taču neesam mēdījis, mēs drīkstam teikt, ko mēs gribam. Par ko es balsošu šodien? Es pagājušajā saimā, man liekas, balsoju par progresīviem, bet es balsošu par Es arī, man liekas, ka kaut kur esmu nobalsojis par progresīviem, un tad es pēdējā laikā skatos, man vienīgais mēdījis, ko es patērēju reliģiski, ir TikToks pirms gulētiešanas, un tur man metās ārā, kas tur saimā notiekās, un viss šitais te. TikToks uzmanīgi. Fuck me, bļaļ, come on. Nu jā. Nē, Tas ir viss, ko es varu pateikt par to. Šaušalīgi tas ir. Tātad, un lūdzu, ņemt vērā, tātad TikTokvers ir drusku tieši šo techbro pārņemts, un tur ir Šlesers. Un fakts, ka tu man saki to, ka taču varētu pofīgi nobalsot par Šleseru, nozīmē, ka tu esi uzķēries uz tā āķa. Bet nē, atkal jau, man nekas slikts nav sakāms, vienkārši es saku, tās attīstības virziens neskrīt īsti ar manējo. Es neesmu pietiekami izglītots tajā politikas lietā, lai es varētu komentēt, kas ir labs. Mēs varētu uztaisīt kaut politisko kartējumu, jo es drusku viņās orientēju. Kaut kad runājuši par politiku, un tad mums 3 epizodes bija jādzes šārā. Nopietni, jā, es to nezinu. Kaut kur mēs aizrāvāmies par to, kas tur Izrēlā notiekās. Jā? Ok. Jā. Bet jebkurā gadījumā, tātad man patīk reizēm domāt, ka visu ir nepieciešams nolikt perspektīvā vienam pret otru. Tātad domāju, mēs tagad beigas varētu parunāt par politiku, ja? Nē. Nevajag, ja? Nākamreiz. Uztaisam vienu politikas sēriju. Tātad tu nāks ar lielu Jānis māca Bruno politiku. Jā. Bet šis man patīk. Tāpēc, ka kā vēlēšanas tuvojas, vai ne? Jā, es gribēju piedāvāt Beyblades uz nākamo atnest, bet labi, jā, varam arī par politiku parunāt. Politika vai Beyblade? Izvēlies savu fighteri. Nē, bet tiešām, es sagatavošos nākošo reizi runāsim par politiku. Man no personīgajām ziņām, paldies, ka pajautāji. Īstenībā, nekas tāds baigs. Bet tu šo gribēji iestarpināt. Viss ir ok. Darbiņa bija daudz, bija diezgan. Kā tev Vaska koncerts patika? Man bija pašam savs koncerts. Apsveicu. Jā, Rīgā pie ilgiem laikiem Rūgtais Gurķis ir aktivizējies. Mums bija pirmais koncerts. Nākamais ceru, ka būs ātrāk pa 2 gadiem. Man ļoti patika arī tas. Sajūta tieši tāda pati, kā spēlējot vecajā depo. Absolūti uz skatuves sevi nedzirdi, bet es vismaz zinu, ko es spēlēju. Depo ir pārvācies? Depo ir pārvācies. Uz kurien? Kur viņš tagad? Es nezinu, Rīgu. Bet pagad, tu spēlēji tur? Es spēlēju vecajā depo. Viņš ir ciet? Nē, es domāju. Es esmu spēlējis. Ok, kur tev bija šitais koncerts? Šis bija KKC. Kaņus kultūras centrā. Tiem, kas nezinu, un tiem, kas zinu. Es nezinu, vai to drīkst teikt.
Mums, drīkst teikt, jā, mums ir tuvāks saikni, tās cēsiņi būs ar Kaņepes kultūras centru, jo daudz Kaņepi nopircis, man liekas, brūzi, ne? Es tik domāju, taču nav slepenība roti. Es nezinu. Bet es esmu, man viens čomiņš parādīja mājaslapu kaut kādu šito dev.estate.notfound kaut kas tam līdzīgs, kur tu vari, tur tā kā Latvijas karta ir sadalīta pa tām kadastra zonām mistiskajām, tu nospied un tu redzi visus darījumus, kas ir to kadastra zonu ir bijuši. Un tā ir publiska informācija. Tu man liekas, kadastras LV arī vajadzētu varēt. Nu tur var jā, pieprasīt. Bet tur var tu kā, tajā mājaslapā var smuki, tā kā tur viss parādās, tur viss jau no tā. Teiksim, mala ir 13. gadā nopirkta. Skudriņš. Jā, pa 320,000 un pārdota kaut kad nesen pa 500,000. Jā, man liekas, es vienkārši Dāvi satiku malā, viņš teica, ka viņi tur tūltās taisīšot lielās lietas. Kas ir superīgi. Jā, bija teļu kā, tā kā rādīja arī šito. Tad viss kārtībā. Es vienkārši domāju, ka viņi tur bija staigājuši, viņi stāstīja, vai jā, pareizi, tur taču bija atvērta durvju dienu, viss jau. Jā, par to, ko viņi tur darīs un ko viņi tur nedarīs. Tā, ka tās ir mūsu lielās vietējās ziņas īstenībā. Es gribētu tā kā apskatīties, ko viņi stāsta. Man ļoti interesē. Man tiešām gribās, lai tā vieta ir ļoti liela un ļoti forša. Jā, man arī. Tas nemaina gan to, ka es gribu Saulsielā krogu taisīt, jo tieši vakar mēs ar meitu braucām uz Saulsielas veikalu un pastījāmies. Tā bija tāds, varētu iedzert. Es plānoju, starp citu, man beidzies gavēns, es plānoju neatsākt alkoholu lietot, cik kādu laicību. Tas ir forši. Es tev atbalstīju. Bet es nemainu to, ka es gribu krogu, jo man jau krogu vajag dēļ cilvēkiem. Tas loks starp citu, tātad, es atļaušos oficiāli paziņot, lai arī mēs vēl neesam savākušies, bet es atļaušos oficiāli paziņot. Viena lieta, kas ir saistīta gan ar cēsīm, gan ar vidzem, gan ar šo planētu, gan ar man personīgi, gan arī iespējams drusciņi ar tevi. Šis tūlīt būs, vai tas, ko es domāju? Tātad, es esmu pieteicies Vaivas svētku organizēšanai. Svētkus mums noraidīja. Tātad... Bet būsim reāli, mēs pēdējā brīdī aizpildījām to pieteikumu. Bet tas tā. Tātad, mēs esam izdomājuši Vaivas ielas kungi. Jeb tie 4 cilvēki, kas tajā galā dzīvo? Jā. Piedalīties pilsētas svētku gājienā ar savējiem ratiem. Mēs esam izdomājuši to, ka ir jābūt idiotam arī 40, arī 60, arī 20 gadu vecumā. Nu, ne idiotam, muļķīgam. Muļķība savējā ir jālaiž tomēr uz āru, un nav no viņas jākaunējās. Un mēs taisīsim ratus un piedalīsimies pilsētas svētkos. Vēl nav oficiāli apstiprināts, bet es te atsevišķi esmu apsteigājis cilvēks un dabūjis piekrišanu. Tā kā tu arī var piedalīties, es pieņemu piederīgumu. Cik tālu tu ej par šito Vaivas ielu un sauc cilvēkus par Vaivas ielniekiem? Tu esi pie Viļņa bijis klāt? Tu esi ar viņu runājis? Nē. Nu, ot. Īstenībā mums tur ir tas bet šī doma par to, ka vajadzētu kaut ko darīt. Jūs tur esat nē, taču mēs nostaigāsim par visiem. Tas nav. Redzi, tātad, un tā ir tā interesantā lieta. Pašorganizēšanās spēja ir spēja. Nē, bet mēs jau teiksim, nezinām. Jā, zin kā ir. Es komentēju, ka... Davai šeit paliekam, nezinām, un neviens neko neizdara. Labāk. Nē, jo, un šī ir lieta, kas man jāmāc topošiem uzņēmējiem. Nekautrējies no tā, ka tu neko nedari, izņemot organizēt cilvēkus. Nevajag no tā kautrēties. Tas, kad jūs te nevarat savākties, un mēs tur varam savākties, vai ne? Nu, es teiktu, stulbi jums. Bet atkal, mēs tikai 3 esam. Bet visi taču te viens otru pazīst. Mēs jau, mēs taču te nākam kā vilns. Mēs atnāksim līdz Saulsielai točni. Ja vēlāk, ja tālāk. Pāris arī no Saulsielas paņemt, pāris smuks meitenes dzīvo. Visādi citādi. Mēs varētu paņemt pāris no Saulsielas, tad pāris smuks meitenes dzīvo. Klausamies visi, ja, lūdzu. Bet jā, tas ir lielais jaunums. Mēs mēģināsim kaut ko uztaisīt. Es uzreiz varu teikt, tur visdrīzāk nekas nesanāks. Bet tam nav nozīmes. Svarīgi ir, ka mēs sākam lēnām kopienu veidot. Vaivas kopienu. Un, kā Alvis, ja mūs klausās, Bērzains kopienu mēs gribētu izaicināt uz šiem ratu svētkiem, lai mums ir ar ko sacensties. Ok. Es varu soundtracku sacensība muļķībā. Es teiktu, kaut ko, bet tādu vajag grandiozu. Jā, uztaisam soundtracku. Būs maģīts uz ratiem. Jā, protams. Jā, mums vajadzētu Vaivas ielas himnu, tu varētu izdomāt. Mans Dievs. Jā. Lai Vaivas iela mūžīgi augtu. Tā kā šitajā padomus, halo padomu savienība, man padomu vajadzētu. Nē, es jau zināju, ka es pāraugšu, es lēnām sākšu iet pa fāzi, un šis sāk lēnām notikt, un man ļoti patīk. Ideāli. Pagaidi, bet tu nebūsi tas cilvēks, kas tā kā tenterēs apakaļ uz Rīgu tuvākajā laikā. Ja? Jo vienā brīdī tu biji nonācis savā dzīvē tādā vietā, kur es atceros, tu vēl podkāstā teici. Tā kā Trumps. Es tagad braukšu vairāk uz Rīgu, man šitās cēsis, man te nav ko darīt. Nē, es jau braucu tāpatās, bet nē, tas ir, es saprotu, es esmu,
Protams, drusku šajā gadījumā parādās arī man narcisismu iezīmes. Jā, kāds gadu izteikts, bet es jau tā nezinu. Es esmu tetraedrs, kurš mēģina ielocīties trīsstūru šajā formiņā. Saprot, es esmu 4-dimensionāls kubs, kas mēģina ielīst tajā bērnu, tajā kuba tajā caurumiņā. Viņi ir sarežģīti iedabūt. Iespējams, ka tas ir iedabonams, bet viņi... Bet ir viģiks, kur čalis tā kā liek, kurā šitais iet? Nē, viņš iet. Tas ļoti labs video. Labi mēmi jūs varat pameklēt internetā. Ak, Dievs, mēs varētu vienu dienu sēdēt toču scrollot, vienkārši smieties. Bet tas ir vesels, bet tas ir žanrs vesels. Podcasts, tas ir streamings. Mums tā kā pabīdās, iedomājies podcastu, jā, mums ir mūsu kamera, mums noteikās, mēs tā kā pabīdamies pa kreisi labajā pusē telefonu screen recordings. Tas ir streamings. To mēs varam, bet tas vairs nav podcastu formāts, jo tāpēc, kad ir cilvēki, kas mūsu klausās automašīnā. Manuprāt, visticamāk, man liekas, es neesmu tev izstāstījis, bet tagad uzzinās, mūs varēs dzirdēt Cēlas pilsētas svētkos 10 no rīta Bāra Vokura pagalmā, dzīvajā redījumā. Par Vokuru, jā, es jau tur viņiem vienu dienu biju izgājis pa dienu un parunāju. Man stāstīja, jā, ka tu esi saticies ar vēl vienu Jāni. Jā. Bāra Vokuru. Es zinu par tevi visu. Bet lūk, tātad, kas ir interesanti, kas man ir jāreklamē. Vārs Vokur. Jā. Un es to daru ar ārkārtīgi lielu prieku. Vienīgi tas, ka es neesmu par to pats pārliecinājies, bet tātad Bārs Vokur ir iedvesmojies no mūsu podkasta. Un tas ir diezgan droši, ka vienīgais bārs visā Latvijā, kur var iegādāties etiķi, čipšus. Tātad lūdzu, dārgie rīdznieki, brauciet pie mums, jo tāpēc, kad pie jums tur notiek nekas jūs pilsētelē. Pie mums Vokurā. Vienīgais, ko es, vienīgā lieta, ko es no Vokura nekādīgi nevaru saprast, ekonomiski es to saprotu, protams, pilnībā, bet kā iedzīvotājs, ir viņa darba laiku. Jo tur ir tev ir jāatcerās kaut kāds, tur jāizvēl kaut kāds integrāls, lai saprastu, kurā laikā viņi strādā. Kad gribās? Tad, kad gribās, jā, jo tur ir rīt kaut kāda posma, tad ir šādi vakar posma, bet viņi nevienmēr ir. Tad ir dienas posma, kuros nekas nenotiek, un tad ir rīts. Viņam sociāltīklās šī informācija. Jā, es taču, nē, un ir arī Google kartēs, es tagad esmu atklājis, kad tur kaut kas. Jo citreiz viņiem arī ir kaut kādi DJ pasākumi, tad viņi tur ilgāk vaļā. Bet, tad šī ir bezmaksas reklāma, Vokur, bārs. Vieta, kur var aiziet. Es domāju, kur būtu. Es domāju, mums vajadzētu sākt lēnām domāt. Tātad mēs esam jau tik noteikti liels šobrīd podcasts. Tā kā mēs iepumpēsim 10 epizodus vienā dienā iekšā, un cilvēki varēs visu nākt no grozījuma. Bet nav tā, ka tu esi sagrāvis mums visu klausītāju bāzi tagad ar šitām 2 mēnešus gaisā negājušajām epizodēm. Šī ir graujoša situācija no visām pusēm, un es uzņemos pilnībā atbildību, bet vienkārši bija tā. Kā bija? Saki. Ar šo mums ir jānobeidz, jo šodien ir tirgus diena, man jābrauc bērnu tirgu. Vienu nedēļu pavisam netīšām aizmirsām. Tas gadās. Vienkārši aizmirsās. Bet tu vari uzlikt varbūt kalendāru atgādinājumu. Tas fails aiziet tur. Viss aizgāja kaskādē. Eksportēju, iemetu failu MLV, aizsūtu tur, nenokačāju, tās links expiro, te kaut kas vairs nav. Ir jāsavāc kopā, man ir izbiruši citroni, man jāsliek viņa pakaļ grozāri, lai es varētu suli izspēst. No kurienes tev ir par citroniem salīdzinājums, ko? Dārgie draugi, man prieks bija jūs redzēt šodien, un... Uz šīs jaukās... Es nesapratu citroniem jau. Nopietni? Jā, es klūdu. Lemon stealing horse, tu nezini šo mēmi? Nē. Ak, dieniņ, tētiņ, tu esi jauns. Bet būtu vismieklīgāk, ja tā kā es būtu... Labi, pameklējiet, lūdzu, internetā. Beigās bildīt, hops. Un, varbūt nevajag bildīt pēc nosaukumu, es īsti nevaru saprast. Jā, bet mums būtu interesanti zināt, vai mums vairāk cilvēku klausās vai skatās. Mums būtu interesanti uzzināt... Jūsu viedokli. Kāds Sūtiet, ir jūsu preferencētais kafijas... Jā, bet klausies, mums katru reizi ir jāsaka tomēr. E-pasta adrese. Mums ir e-pasta adrese. Jā. cēsurīts@gmail.com Jānis.kļaviņš@makadēmija.lv Rakstat visu, ko jūs vēlat. Jānis, nevis Jānis.kļaviņš. Man ir vārds tikai. Es esmu vienīgais tur Jānis. Jā, tu esi... Dieniņ, cēsurīts@gmail.com Es esmu diezgan droši. Mums nav tāds e-pasts. Rakstat uz cēsu skaņu. Tāpēc, ka ierakstam mēs cēsu skaņā. Jā, piedošana. Tad rakstiet uz cēsu skaņu. Bet normālā variantā es uztaisīšu adresi. Normālā variantā rakstiet Facebookā Jānis epizodes saliks. Es salikšu tāpat, kā tu saliksi. Visādi citādi. Mēs bijām studijā cēsu skaņu, nospied īkšķīt, noklausies pēdējās visas epizodes no sākuma līdz beigām un pasaka savu viedokli par katru no viņām. Jā, lūdzu, sākam sarakstīties. Jā, lūdzu. Mums šeit ir vientuļš tie Vaivas ielas republikā. Es atvainojos.
Man šeit ir vientuļš šajā Vaivas republikā. Paldies par klausīšanos. Hop, hei, lalalei, apmēram pa vidu. Tā. Čau.